to grafiku tā nedaudz kā bija plānots, bet sākt tātad ar vispārējos informāciju par statistiku, kāda šobrīd ir attiecībā uz personu skaitu, kas Latvijā uzturās un Eiropas Savienības līmenī uzturās ar dažādām uzturēšanās atļaujām, vīzām, kas ir to profils, tāpat arī kāda ir šo personu izvērtēšanas procedūras, kā notiek secīgi, ko izskata pilsonības migrācijas lietu pārvalde, ko izskata kompetentās institūcijas, kāda persona loka izskata kompetentās institūcijas, kādi ir šie termiņi, kādi ir tātad arī laiki, kuros ir jāsniedz atbildes šīm personām uz pieteikumiem, respektīvi, un kā tas viss arī jautājums tiek iereģistrēts, tāpēc mums arī ir klāt no iekšlietu ministrijas informācijas centra pārstāvs, kurš savukārt vairāk varēs tātad paust atbildes par to, kā tiek šī visa informācija nofiksēta, kuros reģistros un kā viss šī sistēma tiek uzraudzīta. Vēl es piebildīšu, ka mums komisijai tātad ir paredzēts, kad pievienosies mūsu darbā arī ģenerālprokuratūras pārstāvs, kā mēs bijām vienojušies. Laikam klātesoši ir, jā, ir. Sveiki. Un atgādinu, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas likums arī nosaka savus pienākumus, kas atšķir to no citām komisijām, tā skaitā saistībā ar informāciju, ko pauž uzaicinātās personas, gan arī deputātiem ir nedaudz citi pienākumi, kā tas ir citās komisijās. Un ķeroties tātad pie jautājuma izskatīšanas, arī skatīsimies, kā mums noritēs komisijas sēdi, ja mēs ieiesim kādā jautājumā padziļināt, tad iespējams mēs pārkvalificēsim šo sēdes daļu par ierobežotas pieejamības informāciju, kur mēs teiksim paldies mēdījiem, bet sākotnēji noteikti mēs tad iesim ar šo vispārīgo informāciju, kas noteikti nav nekāda ierobežota, un te es lūgtu tad pilsonības migrācijas lietu pārvaldes vadītājai Rozes kundzei sākt. Paldies. Paldies par to vārdu. Īstenībā man jāsaka gan tas, ka es neesmu aicināta uz šo sanāksmi, jo vēstulītes bija informācijas centram. Labi, ka kolēģis man pārsūtīja 29. datumā abas vēstules, gan par reģistriem, gan par visām pārējām informācijām, un es pati pieteicos. Es atvainojos, nebūs visticamāk precīzi, jo tā tad ir man kopija, kur ir tā tad aicinājums pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Jā. Tad atvainojamies par tehnisko kļūdu, ja tur bija, bet jā, prieks, ka esat šodien šeit un esat gatavi. Bet es vienalga uzprasījos, jo es sapratu, ka jautājumi ir manēji, un es domāju, ka, un līdz ar to mēs arī sagatavojam atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Un jāsaka tā kā vēstuli mēs saņēmām 29. datumā dienas beigās, un jūs saprotiet brīvdienas, kādas arī bija, un dati šobrīd ir 2 dienu veci pēc principa, un vēl nav izgājuši papildu pārbaudes, tā kā var būt pēc tam kāds plus mīnus tur vēl būs, jā, bet tātad mēs uz šodienu kādi mums ir dati. Un ļoti padziļināti es, protams, nestāstīšu, tāpēc, ka mēs sagatavojam tieši atbildes uz konkrētajiem jautājumiem, kādi bija, un varu teikt, ka termiņu uzturēšanās atļaujas uz 1. janvāri ir 82 569, un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ir 45 203. Ja mēs skatāmies, cik ir Ukrainas civiliedzīvotāji, no tiem tātad no termiņu uzturēšanās atļaujām 30 200 ir Ukrainas civiliedzīvotāji, un tas nozīmē, ka ja mēs tos noņemam nost, tad pastāvīgās un termiņu uzturēšanās atļaujas ārzemnieki kā tādi mums ir 97 572. Tādi bez Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem pagaidu aizsardzība ir. Ja? Un salīdzinām, kaut kādus paņēmu gadiņus apakaļ pirms kara. Ja? Tātad 21. gads. 21. gadā
šie skaitļi bija 99 693. Tā kā tas kopējais skaits, neskaitot Ukraiņu civiliedzīvotājs, ir samazinājies. Trešo valstu pilsoņi, cik ir? Trešo valstu pilsoņi, jo šeit ir arī Eiropas Savienības pilsoņi, no tiem 97 000, par kuriem es runāju pēc civiliedzīvotājiem, ir tātad, tas ir kopējais ir 76 860 ir tie, kas ir trešo valstu pilsoņi Latvijā ar derīgām uzturēšanās atļaujām. Šeit bija jautājums arī, kāpēc nesakrīt dati ar Eirostatu. Eirostatā tiek pieskaitīti pie trešo valstu pilsoņiem, kā tas ir pēc Eiropas Savienības normatīviem aktiem, arī nepilsoņi. Tātad nepilsoņi tiek pieskaitīti klāt vēl kopā kā trešo valstu pilsoņi. Ja? Jo mūsu likumā mēs esam definējuši, kā ārzemnieks ir visi izņemot pilsoņi un nepilsoņi. Ja? Tad mēs to statistiku veidojam savādāk. Un tāpēc arī dati mazliet nesakrīt. Uzreiz precizējot, Eirostat dati tātad norāda, vismaz jūsu atbildes vēstulē, 249 358 trešo valstu pilsoņi dzīvo Latvijā. Pēc Eirostat datiem. Tas ir jūsu atbildē. 249 000, jā. Jā. Tas ir, ko mēs esam apskatījušies. Lūk, tad par no kurām valstīm ir visvairāk skatoties, tad informācija par trešo valstu pilsoņiem, neskatoties, es nerunāju tātad par Eiropas Savienības pilsoņiem, tātad Ukrainas pilsoņi ir visvairāk, šeit ir arī uzreiz varbūt jautājums, kāpēc ir vairāk nekā es tikko minēju par Ukrainas civiliedzīvotājiem, jo Ukrainas pilsoņi ir 33 000, jo ar termiņu uzturēšanās atļauju, jo daudzi paņem parasto termiņu uzturēšanās atļauju, nevis pagaidu aizsardzību. Tādējādi, piemēram, strādājot par, piemēram, šoferi uz fūrēm saucamajām, jā. Viņiem ir vienkāršāk šo te, viņas labāk saprot arī Eiropā citur, kur viņiem ir jābrauc. Tad otrajā vietā ir Krievija, Indija. Indija pēdējos gados mums ir diezgan daudz mainījies šis reģions, no kurienes mums ierodās ārzemnieki. Indija, Uzbekistāna ir palielinājies un pārējie ir jau salīdzinot daudz mazāk. Un pastāvīgās uzturēšanās atļauja tātad arī ir Krievija visvairāk, un pārējās valsts ir krietni uzreiz mazāk, 3000, 2000, tā kā ļoti liela starpība. Un šeit ir atkal jārunā par to, ka mums bija speciālais regulējums par Krievijas pilsoņiem, kuriem vajadzēja visu pārreģistrēt viņu uzturēšanās atļaujas, un arī šis te process bija ilgstoši, kurš vēl nav beidzies, tāpēc, ka Krievijas pilsoņiem, kuriem mēs izsniedzām uz 2 gadiem uzturēšanās atļaujas valodas apguvēji, viņiem šogad beidz šīs uzturēšanās atļaujas, un tad viņi sniedz dokumentus jau Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja status pieprasīšanai. Nu, lūk, un šeit es arī atkal gribēju statistiku. Tātad pirms kara 31. decembris 21. gads kopā Krievijas pilsoņi ar derīgām uzturēšanās atļaujām bija 51 281. Šogad, jau pagājušā gadā, 25. gada, 31. decembrī tie ir 38 650, jā, tātad 12,5 tūkstoši mazāk. Jā, tāds ir šis skaits. Par iemesliem šeit nebija jautāts, ja tur būs papildus vajadzīga informācija, mēs, protams, sniegsim.
Bet galvenie iemesli, protams, ir darbs, studijas, ģimenes apvienošana. Tie ir tie galvenie iemesli, kāpēc ārzemnieki pieprasa uzturēšanās atļaujas. Tad, un tad bija jautājumi par veidiem, piemēram, par vīzu veidiem. Vīzu veidi ir īstermiņa vīza, kas tiek izsniegta uz vienu vai vairākiem ieceļošanas reizēm. Un tā var arī būt uz gadu un ar daudzkārtēju ieceļošanu, bet ne vairāk kā 90 dienas 180 dienu laikā. Un ir ilgtermiņa, tā jau ir nacionālā vīza, tātad īstermiņu nosaka vīzu regula, bet ilgtermiņa vīzu nosaka jau nacionālie normatīvi akti. Un šeit ir ilgtermiņa vīza var izsniegt uz gadu, un šeit vairs nedarbojas šīs 90 dienas 180 dienu laikā, bet var uzturēties visas 165 vai 166 dienas, kā nu kurā gadā. Tas ir. Lūk, un 365, jā. Un kā, ko es teicu? Labi. Lūk, un tad būtībā visu laiku var uzturēties. Ilgtermiņa vīzas izsniedz apmaiņas studentiem, piemēram, ilgtermiņa vīzas izsniedz saistībā ar darbu, kas ir noteikts normatīvos aktos, ka tādas arī var būt, ar ierakstu, arī ar visu šo te ierakstu, ka tās ir saistībā ar darbu. Uzturēšanās atļaujas, tātad ir termiņa uzturēšanās atļaujas, kā es minēju, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas būtībā šobrīdējā likumā ir arī tāds kā nacionālās iemesli tādi, kā ir likumdevējs norādījis, bet ir arī atsevišķs likums par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu, kas nākotnē jaunajā likumā ir paredzēts, ka būs tikai šis viens status, Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja status, lai ar doma tāda, ka nevienam bez šiem 5 gadiem, bez integrācijas, nevienam vairs uzturēšanās atļauju neizsniedz pastāvīgās, tikai ar šiem te nosacījumiem, kā ir šī likumā. Tā. Tad mazliet vēl tad atkal pie statistikas, šeit bija arī jautājums, cik ir pirmreizējās izsniegtas uzturēšanās atļaujas, piemēram, pagājušajā gadā. Tad tie ir 15 739 uzturēšanās atļaujas, termiņu uzturēšanās atļaujas, tā ir tie iebraucēji, bet no tiem 6000 ir Ukrainas civiliedzīvotāji, un vēl no tiem 15 000 ir arī 1507 ir Eiropas Savienības pilsoņi, kas ir paņēmuši reģistrācijas apliecības. Tas nozīmē, ka tīri trešo valstu pilsoņi, kas pirmo reizi saņēma uzturēšanās atļaujas pagājušajā gadā, ir 8190. Tāds ir tas skaits. Un tātad, un vīzas ir 32 000. Plānots mums ir tā, ka mēs skatāmies apmēram 10% gadā ir pieaugums. Tāds tiek plānots, ko mēs skatāmies pēc iepriekšējiem gadiem. Bet mēs, protams, rēķinām tos 10% no tiem apmēram 8000, ne no tā kopējā 15 000. Mēs par šiem skatāmies trešo valstu pilsoņiem, kas varētu būt. Bet tas, ka uzturēšanās atļaujas mēs izsniedzam daudz vairāk un, pareizāk, tas mūsu darbs ir daudz lielāks, tas gan ir fakts, jo, ja mēs skatāmies, cik kopsumā mums ir bijis jāapkalpo Ukrainas civiliedzīvotāju, tas apjoms, un pēdējos gados Krievijas pilsoņu šis ārpus kārtas dokumentu izskatīšana, tas tiešām ir daudz, bet jāsaka tā, ka katru gadu mēs valsts budžets bija, iekasējam saistībā ar migrāciju. Plānots bija, piemēram, šogad 9 613 000. Esam iekasējuši
11 931 000 un būtībā plus 2 317 000. Te mēs redzam, ja Ukrainas pilsoņiem viss ir bez maksas, tad mēs redzam, ka tā pievienotā vērtība, cik mēs daudz ienesam arī budžetā naudu, to var redzēt tieši migrācijas jautājumos. Lūk. Un runājot tieši tad arī kaut kādā ziņā pieskaroties pie kapacitātes, jā, ir ļoti kritiski brīži, kad bija jāapkalpo ļoti liels apjoms Ukrainas civiliedzīvotāju, tad mēs piesaistījām pilnīgi visus darbiniekus, kas varēja, tika apmācīti, arī tie palīgi lietveži un tādi nodaļu darbinieki, kas nekad ar tādām lietām nav nodarbojušies. Un arī jāsaka, saistībā ar šo mums tika papildus finansējums, mums tika piešķirts arī naudas par virsstundām, par papildus darbu. Paldies par šo, tāpēc tad mēs varējām motivēt šos darbiniekus arī strādāt ar šo apjomu. Arī Krievijas pilsoņu šī diezgan lielajā darba apjomā mums tika piešķirti papildus štati, 47 darbinieki, un šogad ir 10 darbinieki, tātad 37 vairs, mums bija finansējums līdz šim gadam, bet mēs iekonomējām arī finansējumu, lai arī šogad, kad ir vēl tas apjoms, lai būtu darbinieki, kas tieši nodarboties ar šiem jautājumiem. Mēs esam ļoti atkarīgi arī no tādiem ārējiem apstākļiem, jo īstenībā, piemēram, ekonomikas ministrija virza zaļo koridoru. Tātad zaļajā koridorā ir nepieciešams apkalpot ārzemniekus prioritātā kārtībā, kas uzreiz ir savādākos termiņos un ātrāk. Ja tie ir pār pa 500 uzņēmumi, tad tās vairs nav zaļais koridors. Šobrīd tiek pārskatīti šie noteikumi, bet tie vienalga būs kā 250 uzņēmumi. Tas uzreiz arī rada tādu diezgan lielu slodzi, jo tur ir citi termiņi. Un par termiņiem runājot, uzturēšanās atļaujas mēs izskatām vispārējā kārtībā 30 dienu laikā, bet, ja ir paaugstināta valsts nodeva, tiek maksāti ir 10 darbdienās vai 5 darbdienās. Tas ir tiešām ļoti ātri. Un prasa resursus, jo, ja ir iesniegti dokumenti pātrinātā kārtībā, tas nozīmē, ka tie ir jāņem prioritāti, bet mums ir termiņos jāiekļaujās, jo tas ir administratīvais process, kur mums termiņi ir svēti, kur ir obligāti jāiekļaujās, jo, ja mēs neiekļaujamies, tad mēs jau nevaram vairs izvērtēt un, piemēram, atteikt, ja tad mums jādod ir pozitīva atbilde, un mēs bez izvērtēšanas neesam gatavi kaut ko dot pozitīvu atbildi, ja nav pilnīgs izvērtējums. Un tāpēc arī bieži mums ir pagarinājumi, sevišķi pēdējā laikā. Pagarinājumi gan ir diezgan daudz saistībā ar papildu pārbaudēm, kas ir nepieciešamas, lai kvalitatīvi izvērtētu, kur mums tiek iesaistīts arī drošības iestādes. Un šis valsts saraksts, kurām ir obligāts papildu pārbaudas, ir ministra kabineta noteikumos noteiktas, jā, un tas ir kā mums, tas ir viss ir arī jāsūta. Un šobrīd arī ir papildu informācija, kas ir nepieciešama, lai pieņemtu lēmumus arī drošības iestādes, kas mums ir jāpieprasa ārzemniekiem, kuri viņi uzreiz neiesniedz, un tas arī uzreiz pagarina šo te procesu. Mēs esam pārgājuši uz attālinātu dokumentu iesniegšanu, lai nebūtu kontakts ar cilvēku, tie, kas ir šeit Latvijā. Ārzemēs, protams, vēstniecības arī vēl aicina vēstniecībās iesniedz dokumentus, jo tad tie cilvēki tā kā pirmo reizi iesniedz, bet šeit mēs esam pārgājuši uz vai nu iesniegt ar elektronisko parakstu vai pa pastu, bet gada beigās mums ir projekts ar migrācijas portālu, lai varētu šos dokumentus iesniegt jau portālā, digitalizētus, lai jau mēs palēnām pārējām šo digitalizēto dokumentu izskatīšanu, bet šī skenēšanas darbs arī paņem ļoti lielus resursus, un lai to mēs mazāk darītu, tā tad ir jau kaut kāds
nākošais etaps, un arī šie dokumenti tad uzreiz tiks pievienoti mūsu arhīvos. Nu, lūk. Nu, tad es varbūt izstāstīšu, ko tad mēs darām un kā tas notiek. Par procesu varbūt bišķiņ atstājam vienkārši teoju. Nu, mēs izējām, nepazaudējam tos jautājumus. Es redzēju Čulkovas kundzi, ja. Es tomēr varbūt sākumā gribēju tomēr precizēt attiecībā uz šo statistiku. Es domāju, nu arī komisijas deputātiem klausoties, nu tur tie skaitļi ņirbi, ja, nu vienā statistikā tā, vienā statistikā šitā. Nu tomēr ir Eiropas Savienībās oficiālā statistika. Eiropas Savienības oficiālā statistika mums parāda, ka Latvijā ir 249 358 trešo valstu piederīgie. Un šajā uzskaitījumā nav iekšā 30 200 Ukrainas pilsoņi, kuri ir ieceļojuši pēc 2022. gada, vai es pareizi saprotu? Jā. Tātad kopējais skaits, nu, vismaz saskaņā ar Eurostat datiem būtu tātad aptuveni 280 000. Nu jā, tur ir nepilsoņi klāt. Jā, precīzi. Tātad 280 000 ir Eiropas Savienības oficiālā statistika. Nu, tad ir jautājums, vai šī statistika kļūdās vai nekļūdās. Ja kļūdās, tad Eiropas Savienībai ir jāizlabo šī statistika. Ja nekļūdās, tad būtu tikai adekvāti, ka arī Latvijas statistikā būtu kaut kāds līdzīgs princips, kā tiek izskatīti dati, jo es te arī dzirdēju brīdim, tur mēs pieskaitam klāt Ukrainas civiliedzīvotājus, tur mēs nepieskaitam, tur mēs pieskaitam kaut kādus Eiropas Savienības pilsoņus, tur nepieskaitam. Vismaz attiecībā par šo nodalījumu trešās valsts pilsoņiem, man liekas, mums būtu jāizveido vienota izpratnē Eiropas Savienības mērogā un Latvijā, jo citādi tie skaitļi atšķirās uz pusi. Vienā tiek skaitīti Ukraiņi iekšā, citā netiek. Ja? Tas nav pareizi. Kā es minēju, ir imigrācijas likums. Imigrācijas likumā mēs runājam par ārzemniekiem. Es runāju šeit par ārzemniekiem. Tātad ir trešo valstu pilsoņi pēc Eiropas Savienības redzējuma, kur tātad tiek ieskaitīti arī nepilsoņi, un ir ārzemnieki, jo mēs nepilsoņus iekšienē nepieskaitam pie ārzemniekiem. Tas ir noticis imigrācijas likumā. Tātad imigrācijas likums saka, mēs runājam par ārzemniekiem, un šeit netiek ieskaitīti. Tātad mēs runājam par visiem tiem, kas nav Latvijas pilsonis un nepilsonis. Tas tiešām precējums Čulkovs kundze, Dinevičs kungs un Līdaks kungs. Jā, man arī bija līdzīgs jautājums gan par to statistiku, jo tiešām tur gandrīz 250 000, jā, mūsu statistika drusku savādāk. Un arī jautājums jūs pastāstīt par vīzas veidām, jā, tur par īstermiņiem, par ilgtermiņu, bet cik daudz pagājušajā gadu, piemēram, 2025. gadu mēs vispār izsniedzam tas vīzas, darba vīzas, students vīzas, ir kaut kāds arī cipari, lai saprastu. Jo, cik es saprotu, pēc vīzām varbūt arī, ja cilvēks piemēram strādā, viņš var arī pretendēt uz termiņu uzturēšanas atļauju. Jā, tātad saistībā ar darbu, jā, es arī tomēr jūtot, ka varētu būt arī dažādi jautājumi. Es paņēmu arī, palūdzu šodienā jaunāko statistiku par darbu. Un, ja es nemaldos, to tās mēģināšu, man ir tik daudz, es paķēru, jo es sapratu, ka jo vēl nav mums mājaslapā nekur arī šī te informācija nav, tāpēc tātad saistībā ar darbu ir jaunākā statistika. Jā, un saistībā ar, jūs teicāt, ka ar vīzu un uzturēšanās atļauju. Strādāt var ar vīzu un ar uzturēšanās atļauju. Abiem ir darba tiesības. Un kopējais skaits, kas ir izsniegts darba tiesības, ir pagājušajā gadā 22 917. Un tas tiešām ir rekords. Jā, tāds nav bijis vēl. Uzreiz. Nē. Tas nozīmē tikai vīzas 22? Konkrēti pie konkrēta darba devēja. Un, piemēram, no Pakistāna cilvēks atbrauc ar vīzu, un viņš ir iekļauts tajām 22 000 iekšā. Ja viņš brauc strādāt, piemēram, par pavāru, un viņam ir vai uzturēšanās atļauja vai vīza ar tiesībām uz nodarbinātību, tad viņš ir šīs 22 000, kas ir izsniegts darba tiesības.
Šeit ir arī ne tikai pirmreizējās, tie ir arī atkārtotās. Ja? Tas nav tikai, ka tās ir visas jaunas. Ja? Bet tiešām šis ir vislielākais skaits, kāds ir bijis. Jā. Un te es uzreiz varbūt pie reizes, lai saprastu, visvairāk, kā vienmēr, ir sauszemes transports, gan arī 10 000, un darba spēku meklēšana un nodrošināšana ar personālu 2,5 tūkstoši. Un tad, jā, ja mēs skatāmies precīzi profesijas, kravas automobīļu vadītājs 8 000, palīgstrādnieks 2,5 tūkstoši, būvstrādnieks 1,7 tūkstoši un tā tālāk. Tie, kas vairs pirmajā desmitniekā netiek, jā, bet no augstu kvalificētajiem mums ir pirmajā desmitniekā tikai programmētājs 239. Jā. Tā. Jā. Studenti, uz šodien man vēl nav dati. Tos mēs varētu kādā reizē, ka būs arī par studentiem, būs speciāli. Es domāju, ka tad būs jau jaunākā statistika par derīgajām uzturēšanās atļaujām visām. Jā. Man arī jautājums par statistiku. Sakiet, Eurostat statistika, kādā veidā viņa tiek formēta? Viņai taču ir jābalstās uz tiem datiem, kas ir Latvijā. Līdz ar to tai atšķirībai šajos divos, teiksim, statistikas veidos nevajadzētu būt. Kāpēc pastāv tāda atšķirība? Terminoloģija, kā mēs arī sakam, tātad Eiropas Savienība trešo valstu pilsoņu definīcijā ir iekļāvusi visus, kas nav Eiropas Savienības pilsonis. Tātad Latvijas pilsonis un visi Eiropas Savienības pilsoņi. Tātad visi Eiropas Savienības pilsoņi ir ārpus šīs statistikas, un visi pārējie iekļūst šī statistikā trešo valstu pilsoņi. Un tāpēc pie mums Latvijā nepilsoņu kategorija, kuriem neliekam ņemt uzturēšanās atļauju. Mēs viņus neņemam imigrācijas likumā tādā veidā, un tāpēc viņi ir kā ārpus visa. Un tāpēc mēs runājam šeit tikai par ārzemniekiem, kas definēti, kas nav Latvijas pilsonis un nepilsonis, lai mēs zinām par visiem citiem ārzemniekiem. Tāpēc arī šeit mainās tā statistikas veids. Eurostatam ir citi mērķi. Mēs skatāmies, lai mēs tiešām varētu saprast, cik tad mums ir iebraucēji kā tādi Latvijā. Bet tad otrs jautājums, kura no šīm statistikām tad sniedz objektīvāku ainu par situāciju Latvijā? Latvijas statistika viennozīmīgi. Jā, paldies. Mazai atbildēja Dineviča kungam, kurš pilnīgi noteikti zina to, kad ir lieli meli, mazi meli un statistika. Bet, acīm redzot, uz šiem te atbilstoši Latvijas likumdošanai uz nepilsoņiem nekādā veidā netiek attiecinātas tās procedūras, kādas Latvijā tiek piemērotas attiecībā uz teiksim, ārzemniekiem. Jā, tad viņi ir pavisam citādi. Attiecībā pret viņiem nekas neliecina, ka viņi nebūtu piederīgi Latvijai. Jā. Bet es arī par tiem skaitļiem, pēc tā minimālā, ko es saprotu, ja, tad trešo valstu pilsoņi šeit uzturās apmēram kaut kādi 75 tūkstoši, tas neskaitot Ukraiņus. 107, jā. Cik? Skaitot Ukraiņus? Labi, skaitot Ukraiņus. Skaitot Ukraiņus kopsumā visi ir 107 tūkstoši. Plus 60. Labi, tātad 107 tūkstoši mīnus 30 tūkstoši, tas ir Ukraiņas. Mīnus 20 tūkstoši, kas ir ar darba atļaujām. Tātad. Nē, to nevar tā skaitīt nost. Ar darba atļaujām tur arī ir vīzes iekšā, un tās ir vienkārši, cik ir izsniegtas. Ok, bet vienalga, vienalga. Tātad apmēram darba tirgu ir 22 tūkstoši, cik es saprotu. Ja? No 107, 10 tūkstoši studē, 20 tūkstoši strādā, ko dara pārējie? Tātad, pirmkārt, par darbu mēs noteikti tā nevaram rēķināt. Darbam būs kaut kādi, es šobrīd nevaru, man jāmēģina atcerēties, vai arī taisīt mājaslapu vaļā. Ar derīgām uzturēšanās atļaujām, piemēram, ar darbu, varētu būt kad 5000.
varbūt vairāk kaut ko. Nē, man interesē vienkārši tā starpība. Tā starpība sanāk diezgan liela. Jā. Par termiņu uzturēšanās. Un šī sakarā arī tāds jautājums, vai uzreiz vai šīs personas, kuras saņēmušas ir uzturēšanās atļauju, lai apvienotu ģimenes, viņi automātiski drīkst strādāt, ja viņiem arī jāizņem ir darba atļauja. Tātad trešo valstu pilsoņi ar termiņu uzturēšanās atļaujumu bez Ukrainas civiliedzīvotājiem varētu apmēram būt tātad 38,000. Tātad šeit ir laulātie. Ja laulātais saņem uzturēšanās atļauju saistībā ar laulībām Latvijas pilsoņu, nepilsoņu vai ar ārzemnieku, kuram ir termiņa uzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja, viņš var strādāt pie jebkura darba devēja. Viņam nav. Bez Nē, viņš nebūs šajos te. Arī students, kurš drīkst strādāt vai 20 vai 40 stundas, atkarībā tātad maģistri 40 stundas, doktoranti vai bakalauri 20 stundas, viņi šeit nebūs, bet viņi var strādāt. Ja ģimenes loceklis, tātad arī ir vēl citi iemesli, kad var arī strādāt, piemēram, tie paši nekustamā īpašuma iegādātāji, viņi varēja strādāt arī šeit pie jebkura darba devēja, bet tie vairs nav daudz palikušies. Mums kaut kā 1200 bija paši un vēl ģimenes locekļi. Un, tā kā... Jūs jau saprotat, kāpēc es to skaitlīšu dzenēju, jo šī starpība it kā man rādījās diezgan liela, un tad jautājums, ko viņš šeit dara. Jūs mazliet paskaidrojat, ko viņš šeit dara. Visvairāk ir tā, tad, ja mēs skatāmies, ka iepriekšējos gados kādreiz, kādus, 5 gadus apkaļ, visvairāk uzturēšanās atļaujas bija saistībā ar investīcijām, tad tagad ir darbs, studenti, ģimenes apvienošana. Tie ir tie pirmie lielākie. Tad ir vēl palicies nekustamie, tātad šie te investori, kas ir palikuši vēl šeit, un tad paliek arvien mazāk un mazāk tie iemesli. Paldies. Jā, tur ir šādi tādi. Vēl precizējot, tas, kas bija atbildes vēstulē rakstīts, tātad bija arī jautājums, kāds ir trešo valstu valstspiederīgo skaits Eiropas Savienības mērogā, jo arī tiem ir tiesības ieceļot Latvijā un uzturēties Latvijā ar citā Eiropas Savienības valstī izsniegt dokumentu. Tur jūs atbildējāt 26,554,000. 26,554,930 personas. Tāds ir Eurostatu dati. Jā. Es tikai tā gribēju, lai mums protokolā paliek šis skaitlis. Un vēl es gribēju tomēr par vīzu un uzturēšanās atļauju veidiem. Jūs nosaucāt īstermiņu vīzas, ilgtermiņu vīzas, bet atverot arī vaļā jūsu pašu mājaslapā, piemēram, šo statistiku, kur jūs mēģināt apkopot, cik tad ir izsniegts pēc 1, 2, 3 pazīmes. Tur tās pazīmes ir 20 un vairāk, ja es nekļūdos. Tas ir uzturēšanās atļaujām. Piemēram, vīzām nav. Varbūt varētu nedaudz ieskicēt, cik tad ir šie veidi un kas vēl ir bez tā, kas jau izskanēja, studiju vīzas, nodarbinātības, šīs atļaujas. Jā, ģimenes apvienošana, bet ir vēl. Es tāpēc gribēju no jums to. Vajadzēja pat pateikt, lai es paņemu uzreiz, es varu pateikt, attaisīt imigrācijas likumu, visu nosaukt. Bet, labi, es mēģināšu no galvas, tas ir eksāmenis, paldies. Tātad, privātais apciemojums, kur drīkst atbraukt uz 6 mēnešiem pie tuviem ģimenes locekļiem. Tātad, laulība ar Latvijas pilsoni, laulība ar nepilsoni, laulība ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmušu pilsoni, tātad ārzemnieku. Tad ir nepilngadīgie bērni līdz 18 gadiem, bet ja viņš ir pirmo reizi saņēmis līdz 18 gadiem un turpina šeit uzturēties vecāku apgādībā un studēt, piemēram, viņš var arī turpināt ilgāk nekā tie 18 gadi. Tad ir vecāki, kas ir pensijas vecumu sasnieguši, pēc Latvijas likumiem pensijas vecumu sasniegušie, un šie vecāki ir tikai Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem. Ārzemniekiem šādas privilēģijas nav. Tad ir Latvijas pilsoņi, pieaugušie bērni, kuri ir citas valsts pilsoņi,
var apvienoties šeit ar vecākiem Latvijas pilsoņiem. Tad latviskās izcelsmes, tātad, ja viņš ir latvietis, viņš var saņemt uzreiz uz 5 gadiem. Tad ir darbs, tad ir augsts kvalificētais darbs, tad ir pētnieciskais darbs, tad ir pakalpojumu sniedzēji, tad ir tāda ir komercdarbība, tad ir ieguldījums kapitālsabiedrībās, nekustamo īpašumu īpašnieki, ieguldījums jaunu uzņēmumi, tad ir, tā ir riska kategorija, tad ieguldījums komercbankās, tad ir, lūdzu? Humāna apsvērumu dēļ tas ir ārpus visa jau tāds īpašais gadījums. Tad mēs tur tūtās būs vēl. Es sapratu, paldies par, kā saka, eksāmenu izturēšanu, Izturēju, paldies. Bet te ir tas arī jautājums, vai jūsu ieskatā tomēr šis veidu skaits nebūtu jāsamazina, jo es pieļauju, katrā ir tomēr nedaudz atšķirīgas izvērtēšanas procedūras, jūs jau paspējāt pieminēt, ka ir riski attiecībā uz jaunu uzņēmumiem. Ja varbūt to visu varētu kaut kā sašķirot līdz 10, piemēram, uzturēšanās atļauju pazīmēm, nevis tā kā šobrīd tas ir. Varu paskaidrot, kāpēc izauga tik tālu. Jo, redziet, šeit, ja ir precīzāk nodefinēts, ir mazāk riski. Ka kāds interpretēs kaut ko, ja, piemēram, būtu 10 un tad būtu citi, vai kaut kādā veidā savādāk. Tas uzreiz ir ar tādu riska momentiņu, kā katrs vērtēs. Ja? Ir valstīs, kur ir tādi lielāki. Ir, protams, arī šeit ir diezgan daudz, arī, kas ir saistībā ar Eiropas Savienības direktīvām, kuras es pat nenosaucu, tur tie pārceltie un tādi visādi darbinieki, kas ir īpašās kategorijas. Tos mums jāatstāja tādi, kādi viņi ir obligāti, bet tiem pārējiem mēs esam būtībā tad, kad ir parādījies kaut kāda kategorija, kā piemēram reliģiskā darbība, tā gan arī bija diezgan pasen, bet ir tādas, kas ir nepieciešamas, lai tiešām dažādas, tā skaitā, korupcijas riskus novērstu. Ja ir precīzi, ja tāds iemesls ir, tad viņš arī ir, viņu skatās. Nav. Tas nozīmē, ka likumā mēs arī sakam, tāda iemesla šeit nav, ka es vienkārši gribu šeit dzīvot. Ja? Nav. Bet tāda arī ir mums pieteikumi, ka ir izvēlēta šī valsts, un es tagad gribētu bezvīzu režīma, es atceros vēl vienu iemeslu, bezvīzu režīma valstu pilsoņi, kuri ir sasnieguši arī atkal Latvijas pensijas vecumu, bet kuriem ir pietiekoši iztikas līdzekļi, tādi paaugstinātā pensija, lai šeit dzīvotu diezgan labi un varētu maksāt, tātad valstī būtu kāds labums, jā. Tāpēc mēs esam uzaudzējuši, bet diezgan daudz ir uzaudzēts tieši dēļ direktīvām, ka tur ir precīzi jānorāda tieši tādi iemesli, kā ir tiesības saņemt uzturēšanās atļaujas. Bet drīkstas par Līdekas kungu teica par nepilsoņiem. Es varbūt vēl vienu niansīti par nepilsoņiem. Nepilsonis, ja viņš vēlās, viņš var saņemt arī Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Un šis status pienākās arī nepilsonim, bet šī gadījumā nepilsonim ir jāaiziet visas tās pašas pārbaudes un visas tās pašas pierādīšana, gan 5 gadi šeit Latvijā, gan valodas zināšanas un vispārējais, ir, lai šo te statusu saņemtu. Tādi mums ir, jo, ja persona vēlās arī Eiropā, piemēram, strādāt, viņiem šādu atļauju pieprasa nepilsonim, un viņi arī tādas šīs atļaujas ņem. Un, ja mēs skatāmies 2008. gadu, šis bija likuma projekts, kuru pat atsūtīja apakaļ dēļ valodas vēlreiz izskatīšanai uz Saimu, jo kā nepilsoniem prasīs valodu. Jā.
Nu jā, attiecībā par nepilsoņu statusu man aicinājums varbūt neiet iekšā. Es domāju, tur arī politiski mums atšķirsies redzējums, ko paredz likums par bijušās Padomju Savienības pilsoņiem, jā, kāds ir viņu tiesiskais status šeit Latvijā. Bet turpinot, tad varbūt mēs varam pāriet vēl uz to atbildes sadaļu par procedūru. Jā. Jūs esat tātad saņēmuši iesniegumu no ārvalstnieka, vienu no 30 vai cik pazīmēm, pēc kura viņš saka, vēlās saņemt šo uzturēšanās atļauju. Kāds ir tas praktiskais process izvērtēšanā, cik lielu informācijas apjomu apstrādā PMLP darbinieki, kāda ir viņa kapacitāte to informāciju apstrādāt. Es sadzirdēju, ka nepietiekami, bet reizē jūs arī prognozējat, ka katru gadu par 10% pieaugs līdzinējos tempos šis pieprasījums skaits. Bet tīri to praktisko pusi, kurā brīdī tiek iereģistrēts, izsniegts dokuments, šādas nianses. Ja par uzturēšanās atļaujām runājam, tātad pirmais, lai ārzemnieks varētu vispār pieprasīt uzturēšanās atļauju, tātad runa ir par termiņu uzturēšanās atļaujām, ir nepieciešams izsaukums. Izsaukums tātad ir cilvēks, Latvijas vai nu uzņēmums, vai nu augstskola, vai nu laulātais, kas viņu aicina, uzņemās atbildību par šo te ārzemnieku, ka viņš viņu aicinās. Vispiņķerīgākais šis ir, ja tas ir laulības gadījums, protams, mēs pārbaudām, ir laulība, nav, piemēram, reģistrā vai kas, bet, ja tas ir saistībā ar darbu, tur ir diezgan liela pierādīšanas tāda nepieciešamība, jo šeit mēs vērtējam gan vai viņam ir šī te vakānse pieteikta, vai Nodarbinātības valsts aģentūra ir devusi šo te pozitīvo vērtējumu. Vai mēs skatāmies šos te līgumus, darba samaksa, kāda viņam tiks nodrošināta, par ko viņš nāks. Ja viņš nāk par palīgstrādnieku, jā, tur nevajag nekādu izglītību, bet ja viņš nāk par gāzes metinātāju, ir nepieciešama jau izglītība. Vai tā ir tātad speciālās profesijas. Tie ir diezgan pamatīgs vērtējums. Un šeit mēs ļoti skatāmies šos te izsaukumus, te arī jāsaka par saistībā ar darbu arī ielūgums ar vīzām. Un jau pēdējo gadu laikā pastiprināti esam sākuši skatīties, un pēdējo gadu laikā mums 32 uzņēmumiem pat ir liektas tiesības uzaicināt. Ja? Šobrīd tāds ir aktīvais liegums ir 23, kur mēs redzam, ka ir pārkāpti uzaicināšanas noteikumi, un tā skaitā gan par nodokļiem, gan mēs redzam arī daudz ir atteikumi tieši šajā posmā, jau ir atteikumi, ka mēs redzam, ka īstenībā netiek aicināts uz darbu, bet ir vēlme vienkārši dabūt šos cilvēkus šeit Latvijā. Uzņēmums varbūt viņš ir skaitās īsts, bet tā viņa vēlme nav līdz galam īsta. Ja? Un līdz ar to tad mēs, vai arī tagad jau ir modē saistībā ar, varbūt teiksim tā. Tad jūs konstatējat šādu gadījumu, kad ir uzņēmums, jūs liedzat viņam tātad tiesības aicināt, tiek pieņemts lēmums, kā saka, sarkanais zīmogs, vai kā jums tas precīzi notiek. Jūs tālāk ar šo informāciju vēršaties pie kādas atbildīgās institūcijas, ka te ir uzņēmums X, kas ir mēģinājis negodprātīgi pārkāpt imigrācijas likuma normas, un teiksim tā, ka jūs te saskatāt pārkāpumu jau pēc būtības. Nē, protams, ar robežsardzi mēs esam diezgan saskarsmē lielā, bet šeit ir vairāk par to, ka mēs aizliedzam viņam aicināt, un tas nozīmē, ka viņš nevar uzaicināt vairs. Ja? Bet to zina tādā gadījumā visas nodaļas, kas darbinieki strādā tātad ar ielūgumiem, izsaukumiem. Tomēr es gribu precizēt. Tātad jūs saskatāt šo sarkano karogu, kā rezultātā jūs liedzat uzaicināt. Uzņēmēja darbībā ir iespēja pārreģistrēties, vēl viss kaut kas. Vai nebūtu pareizāk, ka jūs šo informāciju tālāk pārsūtat, es nezinu, vai tā ir valsts policija vai ģenerāla prokuratūra, vai izvērtē potenciālās lietvedības uzsākšanu pret šo uzņēmumu, kas ir mēģinājis īstenot šādu schēmu.
vai arī jūs vienkārši tikai paliekam pie tā, ka ir veikta atzīme? Pirmajā reizē, kad viņus vienkārši mēs, tie ir tikai atteikumi, un personas viņš vienkārši nevar uzaicināt, jo ir robežsardzes atzinumi, arī pārbaudas par to, vai tā uzņēmējdarbība tur notiek un vispārējais. Uzņēmums var saglabāties, jo tas neviens nav pamats uzņēmumu slēgt, jo viņš jau var nodarboties un nodarbināt Latvijas pilsoņus, piemēram. Ja? Tādi uzņēmumi arī ir. Bet mēs ļoti labi arī, protams, redzam, ka uzņēmējdarbībā ir arī tāds moments, ka uzņēmums, kurš ir uzaicinājis ārzemniekus, mēs konstatējam, ka nav maksāti nodokļi, ko mēs arī regulāri baudām. Tā kā mēs esam arī nodokļu iestāde arī, jāsaka tā. Tad, un konstatējam, ka nemaksā, tad mēs šos līgumus liekam pārsvarā tādiem, jo kamēr viņš tikai aicina, tur nav liegums, vienkārši ir informācija visām nodaļām pievērst uzmanību. Un tas ir tas sarkanais karodziņš, ka tur vajag stingri skatīties. Bet, ja ir liegums jau dēļ tā, ka nenomaksā nodokļi, tad mēs esam, protams, redzējuši, ka uzņēmēji dibina citus uzņēmumus un turpina šīs te nodarbības. Un mums ir priekšlikumi likuma projektos atkal par šo, ka vienreiz jau mums bija tāds priekšlikums, bet noraidīs Saeimā. Juridiskais birojam nepatika, ka uzņēmējs tātad, ja viņš nodibina citu uzņēmumu, viņam ir lieguma saraksts, ka viņš nevar aicināt ārzemniekus zem cita uzņēmuma jau nosaukuma. Ja? Bet šoreiz mēs atkal esam iesnieguši. Mēs turpinām šo pašu ceļu, ka mēs vēlamies. Imigrācijas. Bet te es arī tiešām aicinātu apdomāt, es ceru, ka arī prokuratūras pārstāvs sadzirdēja, ja jūs redzat procedurāli, ka ir gadījums, jūs iepazīstaties ar informāciju, jūs redzat, ka ir šis negodprātīgais uzņēmējs, kura mērķis ir vienkārši nevis atbilstoši visām imigrācijas likuma normām nodarbināt, lauksaimniecībā kādu cilvēku, bet tiešām vienkārši iepuldināt iekšā personas mūsu valstī, ka jūs tajā gadījumā tomēr pārsūtat to informāciju tālāk jau iestādēm, kas var uzsākt arī potenciāli lietu saistībā ar kur varbūt atklāsies jau daudz kas vairāk, teiksim, tā vienkāršā valodā runājot. Es pēc tam, mēs domājam, mēs tiksim vēl līdz tai daļai arī. Jā, lūk, tātad šis posms, ielūgums, izsaukums, uzturēšanās atļaujums, tas ir izsaukums. Tad viņš ir apstiprināts vai atteikts. Ja ir atteikums, tad ir apstrīdēšana, vēlreiz pārskatīšana, ir arī tiesvedības un tā. Ja esam apstiprinājuši, tātad šo izsaukumu redz, tas ir elektroniski, to redz arī vēstniecības, un persona ārzemnieks var doties uz vēstniecību, iesniegt dokumentus uzturēšanās atļaujai. Tiek iesniegt dokumentu uzturēšanās atļaujai, vēstniecība pārsūta šos dokumentus mums, un tad mēs vērtējam arī visus dokumentus, arī tā skaitā vēstniecība veic interviju un mēģina saprast. Bieži intervijā jau arī vēstniecība norāda savas domas par ārzemnieku, kuras mēs arī ņemam vērā. Un tad, kad dokumenti ir mums, protams, mums ir sākotnējā pārbauda, vai pietiek visi dokumenti, vai kaut kas nav neiesniegts. Un pēc tam sākas arī visu informācijas sistēmās pieejamā informācija, ko mēs varam uzzināt par šiem te cilvēkiem. Un te ir gan mēs pārbaudām, vai viņš jau ir bijis Latvijā, vai viņam ir vīzas izsniegtas, vai viņam ir bijuši kādi pārkāpumi, vai viņam ir administratīvie sodi, vai viņam tātad ir sodāmības ziņa, vai viņš, piemēram, nav vēl kaut kādā ziņā vēl ka viņš varētu radīt imigrācijas riskus, kāda viņam ir tie radi tur valodas zināšanas un vispār. Tad tiek vērtēts un visās informācijas sistēmās, kādas mums ir pieejamas, tiek pārbaudīts un apskatīts, vai nav kaut kādas ziņas par šo te personu. Un tad, kad ir izvērtēts,
Tad ir varianti, vai nu ir pagarinājums, tad brīdī atkarībā no kādas valsts šīs ārzemnieks ir, mēs sūtam arī kolēģiem izskatīšanai, un tad, kad mēs esam saņēmuši šīs atbildes, tad arī mēs pieņemam lēmumu. Ja tur ir vēl arī, piemēram, kolēģi prasa pagarināt, kad vajadzīgs intervijas, vai arī mēs paši gribam intervijas, un tad, kad viņi ir vēl ārpusē, tad intervijas mēdz būt tā, ka viens cilvēks ir vēstniecībā, otrs laulātais ir pie mums pārvaldē. Tādas intervijas šobrīd tiek organizētas arī, un kaut vai fiktīvās laulības salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem senākiem ir ļoti minimāli. Un tad izvērtējam gan to mērķi, gan to pamatojumu, gan tos finanšu līdzekļus, kādi būs, vai alga atbilstoši, kādi ir noteikumos, ja tas ir ģimenes apvienošanā vai ģimenei ir nauda, vai tāds visus iemeslus, un tāds ir bērnu. Tātad darbinieks pieņem šo lēmumu. Šobrīd mums ir tā, ka ir daži darbinieki, kuri paši drīkst pieņemt lēmumu, kvalificētākie ierēģi, tas ir tas, kas ir nākotnes mērķis arī, ka ierēģi paši pieņem lēmumus, bet šobrīd daudz vēl pārskatu nodaļas vadītāji pieņem šos lēmumus, darbinieki sagatavo. Un, tiek ievadīts uzturēšanās atļaujas apakšsistēmā. Visa informācija par šo te personu. Un arī izveidot jau uzreiz fizisko personu reģistrā arī pirmuzskaitas veidlapa no šiem te datiem, jo tas ir tāds kopsuma. Ir lēmums, bet šī persona ir neaktīva. Tātad neaktīva līdz tam brīdim, kamēr šī persona saņem ilgtermiņu vīzu. Dažreiz ilgtermiņu vīzu tomēr atsaka arī vēstniecības, paskatoties, ka viņš atnāk un saprot, ka kaut kas tomēr nav, un arī tādi gadījumi ir. Bet iebraucot Latvijā, tad viņam ir jāpiesakās, jānodod biometrija, pārbaudam dokumentus, un viņam ir jāsaņem uzturēšanās atļauja. Un tad tikai tādā brīdī, ka viņš vēl ir atrādījis tuberkulozi un apdrošināšanu, tādā brīdī tad mēs viņam izsniedzam uzturēšanās atļauju, un tad reģistrā viņš paliek aktīvs. Ja? Tad viņš ir kā ar visu uzturēšanās atļauju, viņam ir šis punktiņš pielikts, ka viņš var arī, piemēram, sākt strādāt vai dzīvot tā. Jā, mēs pieskarāmies uzņēmējdarbībai un uzņēmējiem un šai uzaicināšanas procedūrai. Varbūt, ka es skrienu pa priekšu vilcienām, un tomēr man būtu jautājums, sakiet, ir nostrādāts, ir beidzies šis darba termiņš, ja, un attiecīgajam uzaicinātājam jāpamet šī valsts. Ja. Un tad ir jautājums, kāda atbildība ir šim uzņēmējam, kurš ir uzaicinājis šo cilvēku, lai viņš patiešām šo valsti pamestu? Un vai nav tā, ka bieži šos izdevumus ir jāsadz nevis uzņēmējiem, bet Latvijas valstī? Mēs šim jautājumam pieskarsimies arī nākamajās. Jā, uzņēmējs ar šo izsaukumu vai ielūgumu ir uzņēmējs atbildība. Ja tur ir arī kaut kādas iemesli, kad ir vajadzīgs finansēt. Bet tad, kad uzņēmēji vairāk skatās, ja viņš, piemēram, ir viņam diezgan liela atbildība tajā brīdī, kad viņš strādā pie viņa, piemēram, ja viņš vairs nestrādā vai pārtrauc darba attiecības, paziņot, lai mēs varētu anulēt viņam uzturēšanās atļauju. Jo, lai viņam būtu nederīgs šis dokuments un viņam būtu šī uzdevums izbraukt. Tad, kad viņam ir beidzies, viņam ir jāizbrauc, uzņēmējiem būtu jāatbild, bet uzņēmēji neviens līdz robežai nepavada. Neesmu redzējusi tādu momentiņu. Ir bijuši augstskolas, kur ir ļoti tādi studenti, kas ir tiešām, kur ir lūgts steidzīgi anulēt, jo ir tiešām pārkāpti ļoti noteikumi ar piemēram, kaut kādām vielām kopmītnē.
lūgts ir ātri anulēt, un tur ir tiešām pavadīts līdz transportam. Jā. Tā kā ir arī tādi gadījumi tomēr. Jā, nu man jautājums ir par šo informācijas iegūšanu, jo jūs minējāt, ka tiek iegūta varbūt papildus informācija un intervēts vēstniecībā un tam līdzīgi šis cilvēks. Visā Dienvidamerikā, manuprāt, nav nevienas vēstniecības Latvijai. Un es domāju, ka Sīrijā un Libānā arī nezinu, vai ir. Jā, un tad teiksim, šeit tas varbūt tā uztvert šo vēlamības izteiksmē, ka vajadzētu ievākt šo informāciju, bet es nedomāju, ka vienmēr izdodas to izdarīt, vai ne, jo ja cilvēks ir no valsts, ar kuru mums ir ļoti, ļoti minimāls sakara, un varbūt šajā valstī pašā kā tādā ir diezgan liels, teiksim, tā haoss, jā, tad vai šādu informāciju vispār var ievākt? Dokuments iesniedz tikai mūsu vēstniecībās, un ja tādā valstī nav vēstniecība, tad ir reģionālais sadalījums, uz kuru vēstniecību viņam jāierodās. Ja? Tas nozīmē, ka ja tur ir, es nezinu, tur ir, piemēram, mums ir Ēģiptē vēstniecība, Argentīnā, man liekas, uz Ameriku jābrauc ir. Jo es tagad no galvas arī nezinu, bet jā, ir jādodās uz tām valstīm. Protams, šeit ir ļoti liels risks, ka iesniegtos dokumentus, tātad visi dokumenti, kas izdoti ārzemēs, viņi ir jālegalizē. Tie, kas ir valsts izdotie, piemēram, sodāmības izziņa, jā, tad ir jābūt visai legalizācijas procedūrai, kāda ar katru valsti ir, jā, vai tās ir apostīles vai kas. Mēs zinām, ka ir valsts, kur ir ļoti laba viltošanas šis te piegājieni. Otrkārt, ja piemēram par kaut kādām izglītībām vai pieredzēm, saistībā ar darbu var būt arī darba pieredze. Dokumentu var uzrakstīt un, kā jūs saprotiet, papīrs pacieš visu un var uzrakstīt šādu te, ka cilvēks ir strādājis 3 gadus diezgan brīvi. Šādos gadījumos, ja tā ir valsts, kur ir vēstniecība mēģina noskaidrot, vai par šāds uzņēmums vispār ir un tādu padziļināto. Un tāpēc mums ir imigrācijas likumā atkal vēl viena grozījuma, kur mēs vēlamies, ka jau pie vīzām un arī uzturēšanās atļaujām, ka varētu ārzemēs būt ārpakalpojums, kuram varētu uzticēt, ievākt šo informāciju tā kā, piemēram, vīzu pieteikumus iesniedz ārpakalpojumam jau šobrīd, ja, un tie ir tādi ārpakalpojumi, kas ir ļoti visām valstīm certificēti un ārpusē, tad arī šie ārpakalpojumi ir spējīgi pārbaudīt dokumentu īstumu, vai tas ir īsts vai nav. Protams, respektīvi šeit lielā mērā tomēr es pieļauju, ka ir daudz, kas ir atkarīgs no tieši uzaicinātāja, varbūt uzticamības vai reputācijas. Ja tas cienījams uzņēmums, kuram nav bijuši nekādi ne mazākie pārkāpumi, piemēram, viņš uzaicina darbinieku, tad ir ļoti liela ticamība, ka viņš pats ir gan izvērtējis, teiksim, šo kvalifikāciju un visu pārējo. Ja tas ir Šaraškina kantora vai neteiksim, tad skaidrs, ka tur pie mazākajām šaubām es ceru, ka tiek arī saņemts negatīvs atzinums. Jā. Es ceru, ka tas tā ir. Precīzi tā arī ir, jo ir uzņēmumi, kur mēs tiešām zinām, kas ir godprātīgi un arī ņem augstas kvalifikācijas darbiniekus. Un ir tādi, kur mēs redzam, nav neviens nodarbinātais un apgrozījums nav nekāds, bet pēkšņi ir uzreiz ļoti daudz ārzemniekus. Tur ir atteikumi jau tādā pirmajā posmā. Pirms Liepiņa kungas, par tev dokumentu viltošanu tagad, ja var ticēt mēdījos izskanējušai informācijai, ka Indijā bija augstskola, kura bija atmaskota, ka ir izsniegusi vairāk kā 100 000 augstākās izglītības dokumentus tieši, lai tālāk šīs personas, fiktīvs, lai tālāk šīs personas varētu ieceļot Eiropas Savienību. Te ir tas nomierinošais, ka normālas augstskolas, kas Latvijā ir, viņām jau ir partneri augstskolas ārzemēs. Es tikai... Caur kurām jā, tas notiek? To min, jā. Liepiņa kungs, jums vēl bija jautājums. Jā, jūs jau minējāt, ka ir tas uzņēmumiem var tās liekt tiesības uzaicināt
bet tur tās pazīmes pēc kā uzaicināt ir diezgan daudz, ne tikai komercdarbība. Vai arī citiem, tā teikt, uzaicinātājiem var liekt uzaicināt, ja viņi pārkāpj, vai ir indikācijas, ka varētu pārkāpt? Jā, redziet, tiem pārējiem ir sarežģītāk. Saistībā ar nodarbinātību ir diezgan precīzi arī norādīts, ka, piemēram, nemaksā nodokļus. Ja, nav samaksāt nodokļi un šis moments. Tas nozīmē, ka mums ir daudz vieglāk pierādīt un daudz vieglāk viņam pamatot šo te liegumu, jo katrs liegums pēc tam tas uzņēmējs jau mēģina apstrīdēt un tā. Ja mēs skatījāmies, ko mēs varam darīt ar augstskolām, tur ir tik ļoti sarežģīti, ka tur nav tāda kritērija, lai būtu pilnīgi skaidrs, piemēram, ja mēs kādai augstskolai, tāpēc, ka mums liekas, ka viņi aicina nepamatoti, vai viņiem ir kaut kādi vīzu atteikumi, vai viņiem ir atskaitīti studenti. Tas nevienmēr parādīs to, ka augstskola, kuru varētu iekļaut kaut kādā šādā sarakstā, lai viņš nevar, tad mēs viņam apstādinām pilnībā, var teikt, uzņēmējdarbību, jo tur ir daudz tie ārzemnieki. Un šeit uzreiz ir tāda tiesvedība, kura, tātad PMLP ar visiem ieņēmumiem budžetā neko nevarēs izdarīt, mums vajadzēs samaksāt, ja. Un, ja mēs zaudēsim, bet šeit pārējās visās reizēs ir tādi neskaidri, nav tādu kritēriju, ar ko mēs varētu šādus sarakstus veidot. Privātpersonām, piemēram, ja tas ir laulātais un tā, tur ir pilnīgi citi atkal nosacījumi, ja tur nebūs nekas ar tādām kopējiem liegumiem. Jo ja gadījumā ārzemnieks pats ir kaut ko pārkāpis, viņam būs liegums kā tādam. Ja? Viņam ir liegums iebraukt uz gadu vai uz 2 vai uz 3, citreiz izraida bez lieguma, bet to jūs atkal skatīsieties citā sēdē jau diezgan padziļināti. Ja likumā būtu rakstīts iespējams kaut kā citādi, tad jums tas būtu ļauts, un tad tas tiesvedības risks būtu daudz zemāks. Nē, ja mums būtu likumā pateikts, kā mums ir jādara, tad mēs jau darītu. Jā, loģiski mēs pildam likumā. Jā, paldies, lai virzītos priekšu. Mums arī tātad ir uzaicināts pārstāvs no Valsts drošības dienesta. Imigrācijas likumā ir pateikts, ka ir kompetentās valsts iestādes, kuras var veikt papildus pārbaudas, sniegt atzinumus. Tur ir vairāk šīs iestādes definētas. Šoreiz komisijas sēde arī laika taupīšanas nolūkos. Mēs aicinājām Valsts drošības dienesta pārstāvi, nevis pilnīgi visus uzskaitītās, ņemot vērā, ka arī Valsts drošības dienestam ir pietiekami liela kompetence tieši saistībā ar šīm valstīm, uz kurām attiecās šie papildus izvērtējumi. Tad lūdzu, Cinkos kungs. Jā, paldies. Centīšos ļoti īsi. Tātad ir 2 ministru kabineta noteikumi, kas attiecās uz mūsu kompetenci šajā jomā. Tātad vieni ir noteikumi par valstīm, kur pilsoņiem izsniedzot vīzu uzturēšanās atļauju veikt šo papildus pārbaudu, un otra noteikumi ir kārtība, kādā ir jāveic šī te papildus pārbauda. Lai būtu vismaz kaut kāds tāds virspusējs priekšstats par to pārbaužu apjomu, es varbūt nosaukšu pāris statistikas datus. Par pagājušajo gadu tātad mēs esam veikuši aptuveni 8200 vīzu pieprasītāju pārbaudas, 14,5 tūkstoši ārvalstnieki ir pārbaudīti, par kuriem ir noformēti ielūgumi vai izsaukumi, un nedaudz virs 4700 patvērumu meklētāji bijuši nosīt terorismu risku valstu pārstāvi. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, vēl iepriekšējiem ar 2024. un 2023. Tur nav kaut kāda ļoti nozīmīga dinamika tajos skaitļos, tie skaitļi paliek pagaidām nemainīgi. Bet tā dinamika varētu mainīties attiecībā pret šo gadu, jo tātad atbildīgās institūcijas ir pārskatījuši šo te MK noteikumu saturu, kas nosaka to valstu sarakstu, par kuru
par kurām ir jāveic šīs te papildus pārbaudas. Un ir šobrīd vienošanās, ka šis saraksts ir jāpapildina Taģikistānu. Ņemot vērā, ka Taģikistānā tad ir aktīvs viens no ISIS atzariem. Un ņemot vērā arī šo te lielo Taģikistānas pilsoņu skaitu, kas arī pēdējos gados vēlas nokļūt Latvijā vai studēt vai tikt nodarbinātiem, visticamāk šī statistika par 2026. gadu viņa būs mainīga. Atbildot varbūt arī daļai nedaudz uz Līdaks kungu uzdoto jautājumu par šo iespēju veikt šo te personu papildus pārbaudas, skaidrs, kad mēs izmantojam tās datubāzes, kas ir pieejamas mūsu rīcībā. Mēs skatāmies arī atvērtajos informācijas avotos pieejamo informāciju par personām un piesaistam arī mūsu partneru dienestus ar viņu rīcībā esošo informāciju, bet, protams, objektīvu apstākļu dēļ pilnīgi visu informāciju par personām, kas nāk no šīm valstīm noskaidrot, nav iespējams. Ņemot vērā gan pieaugušo šo te personu skaitu, gan arī ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un citu personu, kuras ir jāpārbauda pieaugušo skaitu, objektīvi rodās arī, protams, kavējumi tajā termiņā, kas ir noteikts normatīvajā regulējumā, lai mēs varētu saprātīgā laikā sniegt atbildi arī PMLP. Es domāju, tas izaicinājums priekš mums kā priekš dienestu saglabāsies arī šogad un nākamajos gados, bet tur mēs tādu prognozi šobrīd atturēsimies paust, kāds būtu to personu skaits, jo skaidrs, ka paralēli iet arī dažādi veidi, kādā pātrināt, uzlabot pašu pārbaudas procesu, digitalizēt dažādas procedūras, līdz ar to šiem procesiem noritot paralēli, to reālo dinamiku mēs varēsim pateikt droši vien kaut kādā pusgadā tikai vai gada beigās. Tas, kas ir jāpiemina, kas arī šeit jau iepriekšējā sarunā Rozes kundze jums šeit izskanēja cauri, bet tīri zināšanai. Tātad Iekšlietu ministrijas šī darba grupas strādāja pie informatīvā ziņojuma par problēmām, kas saistīts ar normatīvo regulējumu un iestāžu praksi. Tātad izstrādāja info ziņojumu, viņš tika apstiprināts pagājušā gada 13. decembrī MK, un turklāt ir arī plāns, ir atvērti dokumenti pieejami, un atbildīgā pati Iekšlietu ministrijā ir, kas tātad sekos līdz kādā institūcijas izpildu šajā te plānā noteiktos pasākums, un tur ir gan daudz iniciatīvu, gan par izmaiņām normatīvā regulējumā, gan arī nosacītas prioritātes atsevišķām institūcijām, kas ir jāveic tieši šajā trešo valstu pilsoņu uzturēšanās kontrolē, uzraudzībā un tā tālāk, tā joprojām. Tas tā pavisam īsi, varbūt vēl tīri priekš statistikas, lai būtu skaidrs, kāds ir to atteikumu skaits. Tātad, ja mēs runājam par pagājušo gadu, tātad mēs sniedzam PMLP priekšlikumu atteikt vīzu, ir bijuši aptuveni 300, nedaudz zem 300 gadījumiem, un atteikt uzturēšanās atļaujas ir 41 personai. Bet šī statistika, salīdzinot ar 2024. gadu un 2023. gadu, viņi ir lejupējoši. Tur jāņem vērā arī, ka ir samazinājies to Ukraiņu iesniegumu skaits. Pēc kara sākuma tā statistika vienkārši bija ļoti, ļoti liela. Visticamāk, tuvākajos pāris gados tā statistika paliks arī nemainīga. Tas tā īsumā. Paldies. Mums uz priekšu tātad būs plānot sēde, kur mēs padziļinātu visticamāk jau aiz slēgtām durvīm tieši saistībā ar šīm terorisma riska momentiem iepazīsimies, bet tas, ko viennozīmīgi var uzreiz jau redzēt, ir tas, ka šobrīd mums ir pietiekami liels Indijas un Uzbekistānas pilsoņu skaits, kas mēģina ieceļot mūsu valstī vai ir ieceļojuši mūsu valstī, kuri nav saskaņā ar šiem ministra kabineta 554 noteikumiem pakļaut šīm papildus pārbaudēm, neatkarīgi no tā, ka tomēr šīs valsts arī ir pietiekami
ar augstiem, tomēr jāsaka, vismaz attiecībā uz Indiju pietiekam augstiem terorisma riskiem, attiecībā uz Uzbekistānu, arī protams, Indija, arī tieši Krievijas šī sasaistes moments, kas arī ir jāņem vērā, ko noteikti tad arī padziļināti ir vērts runāt un diskutēt, bet es arī uzreiz sadzirdēju, ka jau šobrīd ir sarežģīti ar kapacitāti, laicīgi apstrādāt šos pieteikumus un arī, protams, informācijas iegūšanu no atsevišķām valstīm. Tas arī ir liels izaicinājums. Es pieļauju, ka piemēram, no atsevišķām tām uzskaitītajām valstīm, kas ir šobrīd tajos ministru kabineta noteikumos, piemēram, no Malī varbūt atsevišķām teritorijām, kur vēl nesen notika aktīva kara darbība, es pieļauju, tur to informāciju ticam iegūt arī varētu būt pietiekami liels izaicinājums. Jā, Uidaks kungs. Jā, šeit arī es domāju, ka velkot paralēlus ar PMLP, tad es domāju, ka šī informācija par konkrēto cilvēku, jo visticamākais, ka papildus informāciju dabūnam tieši no šī uzaicinātāja, jo kādreiz tas teiciens, vai ne, kad pasaka, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas esi tu. Es domāju, ka cilvēks, kurš varbūt ir sodīts šeit Latvijā par Ukrainas karoga apgānīšanu, nezinu, vai viņš varētu būt tiesīgs kādu uzaicināt, un nezinu, vai tur kaut kāda papildus informācija vēl ir vajadzīga. Ja? Tas ir viens. Otrs, man mazliet tāda vilšanās sajūta ir par šo te informatīvo ziņojumu, ja, kur arī tomēr tiek uzsvērts, kad pastāv riski teroristu iekļūšanai un tam līdzīgi un tā projām. Gan nav pārāk sabiezināts tās krāsas, bet tas vēl bija 2025. gadā, kad Sabiedrības saliedētības komisija arī tika, es neatceros, vai jūs kolēģis tika arī taujāts par šo pašu, vai kādu riski pastāv, un viss bija ļoti labi, viss tika ļoti kontrolēts un nekādu risku patiesībā nepastāvot. Vai ne? Tā situācija, es nedomāju, ka viņa dažu mēnešu laikā ir mainījusies, un tāpēc mazliet tāda vilšanās ir par to attieksmi varbūt pret šo Sabiedrības saliedētības komisiju, ja, kurā viss ir labi, bet ziņojumā nav tik labi. Tā kā es tomēr aicinātu varbūt nopietni attiekties arī pret Sabiedrības saliedētības komisiju, kurā šie jautājumi arī tiek diezgan regulāri skatīti, un lai tomēr man būtu vieglāk saprast, kas ir patiesība, vai tas, ko jūs teicāt tad, vai tas, ko jūs sakiet šodien. Jā, es varbūt atbildēšu šo repliku. Skaidrs, ka detalizēta informācija, ja mēs runājam par dažādām reliģiskām kopienām, kuru pārstāvju starpā ir kaut kādas ekstrēmas vai radikālas ideoloģijas, tā visa informācija ir detalizēta. Bet tā pamata ievirze ir tāda, ka šobrīd konkrētas informācijas par personām vai personu grupām, kas radītu teroristiskus draudus, nav. Skaidrs, ka pēcdienas strādā un veic gan operatīvo darbu, gan arī citas darbības, lai monitorētu šīs te personas un to, kas notiek šajās kopienās. Bet tas, ko mēs sakam arī informatīvā ziņojuma tapšanā, ko mēs norādām, ka pieaugot personu skaitam, kas, piemēram, apmeklē musulmaņu kopienas un šīs te kopienas skaitlis apzināti mēs to uztveram, ir jāstās uz ārvalstu piemēriem, ka pieaugot šim skaitam šie riski arī automātiski pieaug. Pat tad, ja mēs šobrīd nevaram identificēt, vai šobrīd tādu personu nav, šo te ārvalstu piemēru rāda, ka kopienu skaits palielinoties, un to mēs redzam arī šeit uz vietas, kad kopienas palielinās. Mēs redzam, kāda ir bijusi situācija tad, kad ir bijis, piemēram, Izraēlas-Palestīnas konflikts, kas notiek šajās te kopienās, un mēs redzam un zinām arī no mūsu partnerdienestiem, kā uz līdzīgiem konfliktiem reaģē viņu kopienu pārstāvi tajās pašās Eiropas valstīs vai Skandināvijas valstīs. Līdz ar to šeit nav tā viennozīmīga, ka mēs varam pateikt, ka ir ļoti tieši riski vai risku nav nemaz. Ir daudz dažādu paralēlu procesu, kuriem ir jāskatās līdzi, ko arī pēcdienas dara, un no tā izveido risku analīzi, kas detalizēti ir klasificēta informācija, bet viņi tiek katrā ziņā attiecīgajās Saeimas komisijās prezentēta.
Mūsu komisijas uzdevums ir noturēt situāciju kārtībā, lai mums nav tās problēmas, kas ir citvieta. Bet Čulkovs kundze. Jā, man būs viens jautājums, to, ko jau minēja Dombrovkungs par kapacitāti. Ja? Vai jūs plānojat arī piesaistīt vēl kādus darbiniekus un prasīt vēl papildu finansējumu, jo, cik es saprotu, jūs plānojat, ka nākošais gads tomēr pieaugs tas pārbaudes process, vairāks būs. Un arī vai es pareizi saprotu, ka tajos datos, ko es tikko minēju, nav arī tā informācija par tiem 26 miljoniem, kurām jau ir Eiropas Savienības tas atļaus un kuri var atbraukt uz Latviju un teiksim tā, apdraudēt mūsu valsti, vai arī ar viņiem jūs nodarboties kaut kā pārbaudāt? Paldies. Atbildot uz pirmo jautājumu, es jums konkrētu informāciju par šo jomu pateikt noteikti nevarēšu, bet ir skaidrs, ka ņemot vērā to, ka ģeopolitiskā situācija vispār reģionā ir tāda, kāda viņa ir, un šobrīd viņa nekļūst labāk. Es domāju, jebkuram spēcdienestam vai tiesība aizsardzības institūtē šobrīd pieejamie resursi ir nepietiekami. Un tas ir katras institūcijas, droši vien iekšējais jautājums, kā šie resursi tiek pārdalīti pēc prioritātēm attiecīgi no tā, kur ir lielākais apdraudējums. Līdz ar to jebkādi papildus resursi, kas būtu personas, gan kas strādā šajā jomā, gan kas strādā citās valsts drošības dienesta atbildības jomās, viņi būtu tikai vienīgi vēlami, bet es pieņemu un esmu pārliecināts, ka tas ir jebkurā institūcijā šobrīd. Atbildot uz otru jautājumu, mēs šo te personu pārbaudas tādā veidā neveicam, bet skaidrs, ka partnerdienestu rīcībā ir ļoti aktīva informācijas apmaiņa par tām personām, kas ir ieceļojuši pie viņiem, bet ceļo ne tikai konkrēti, ceļo arī ārpus tās valsts, un ir daudz dažādu formāti, kādā starptautisku formātu, kur šī informācija koncentrējās un kur šī informācija tiek savā starpā apmainīta, un mēs sakojam līdz. Ja mums ir informācija par personām, kas ir saņēmuši, piemēram, vīzu uzturēšanās atļauju citā valstī, ka viņas šeit plāno iebraukt un potenciāli radīt riskus, tad tās starptautiskās sadarbības jautājums, kādā veidā mēs šo jautājumu risinām. Protams, tas ir ikdienas darbs. Mēs gan šim jautājumam šodien plašāk nepieķersimies, bet mums tagad arī Saeima vēl rudenī ievies šo regulējumu attiecībā uz to, ka Latvijā grib ieceļot citā Eiropas Savienības valstī ar izsniegtu uzturēšanās atļauju, viņam ir jāveic šī reģistrācija šeit. Līdaks kungs. Man īsa replika par tiem 26 000, varbūt es ceru arī saņemt miljoniem, es atvainojos, būtu jau labi par tiem 1000. Bet varbūt te gan nav robežsardze, bet varbūt var kāds pakomentēt, redzēt, tie 26 miljoni, kas grasās uz Latviju braukt, bet tagad radio tikko ziņoja par gadu laikā 1300 atgrieztajiem trešvalstniekiem no Polijas un Lietuvas, kas mēģinājuši no Latvijas, tā teikt, nokļūt. Jā. Bet tā informācija ir patiesa. Vai tas ir Pagājušā gadā patvēru meklētāju skaits ir 1288. Tātad secinājums. Viņi iekļūst tomēr iekšā un prasa mums patvērumu. Bet šie jautājumi tad nākamajā sēdē, kad būs robežsardzes pārstāvji, vēl lūgtu tad iekšlietu ministrijas informācijas centra vadītājiem, pareizi titulu nosauc, arī sniegt informāciju. Tātad jūs uzturat šīs informācijas sistēmas, kur tiek īstenot šī reģistrācija attiecībā par uzturēšanās atļaujām vīzām, vai arī tur ir nodalīts kaut kā tās atbildības? Es varbūt izstāstīšu, kāds ir. Tātad iekšlietu nozarē ar dažādām sistēmām ir dažādi. Ir liela daļa sistēma, kur informācijas centrs ir arī pārzins. Un tad mēs kontrolējam šīs sistēmas pilnā apjomā. Ja mēs skatāmies uz PMLP sistēmām, tad PMLP sistēma pārzins ir PMLP. Tad tas, ko mēs no savas puses darām, mēs nodrošinām visu nepieciešamo infrastruktūru, rūpējamies par šīs infrastruktūras aizsardzību gan fiziskā līmenī, gan kiberdrošības līmenī un visos pārējos līmeņos. Tā ir kritiskā infrastruktūra un attiecīgi pret tā mēs pret viņu izturamies. Savukārt to, kas notiek sistēmās iekšā,
Kas tām sistēmām piekļūst, ko viņi tajā sistēmās dara, tā ir pārziņa atbildība. Līdz ar to tas, ko mēs darām, mēs rūpējamies par šo infrastruktūru, rūpējamies sadarbībā ar valsts policiju, kas nodrošina fizisko apsardzi, ar CERT kolēģiem, ar PMLP kolēģiem, PMLP kolēģiem, ar LVRTC, kas nodrošina internetu un tā tālāk, un visām pārējām arī drošības dienas mums šeit ir ciešā sadarbībā. Ja? Bet tātad par pašiem šiem jautājumiem, kas bija vēstulē, tie jautājumi ir PMLP kompetencē, un attiecīgi es labprāt dotu vārdu Rozes kundzei par viņiem izstāstīt. Atkal daļēji, ir, ja mēs skatāmies atkal uz PMLP sistēmām, tad mēs ejam sadarbībā un lūdzam tāpat kā jebkura cita iestāde, arī mēs lūdzam PMLP atļauju piekļūt datiem, slēdzam līgumu par šo datu piekļuvi, atrunājam piekļuves saskarnes formātus, datu apmaiņu, bet tad, vai mums dot tos datus vai nedot, to lemj PMLP. Tātad informācijas centra darbinieki redz sistēmas no ārpuses. Mēs neredzam, kas notiek sistēmās iekšā. Jā, no ārpuses mēs redzam, ka tur ir datubāze. Tīri teorētiski kāds var mēģināt šo datubāzi skatīties uz viņu kā uz matricu, jo mēs redzam tiešām ķebura līmenī tos datus. Mēs neredzam, ka tas ir Jānis vai Pēteris, mēs redzam 6F, 5A. Ja šādā līmenī tīri teorētiski to var, bet tam ir drošības risinājumi, kur mēs sakojam līdzi, kas šādā fiziskajā līmenī pie šīm sistēmām slēdzās klāt. Tad tur ir no kiberdrošības uzraudzības viedokļa auditācija un uzraudzība. Bet tas, kas notiek sistēmās iekšā, datubāzēs iekšā, tur mēs nemaz netiekam. Tātad, ja mēs raugamies no infrastruktūras viedokļa, tas, ka mēs esam konstanti un nepārtraukti zem dažādu veidu uzbrukumiem, tas ir fakts. Uzbrukumi paliek ļoti radoši, un nepārtraukti pilnveidojās viņu pusi un nepārtraukti pilnveidojās mūsu pusi. Tad mēs kontrolējam no šīs fiziskās piekļuves līmeņa, no interneta piekļuves līmeņa, skatāmies, lai mēs esam nonākuši tik tālu, ka ierobežojam geogrāfijas, ne tikai pasakām melno sarakstu, bet mēs esam pēc baltā saraksta, ka tikai no šīm valstīm, tikai no šīm IP adresēm var slēgties klāt sistēmām, bet tas attiecas uz visu mūsu ekosistēmu, uz visām mūsu sistēmām. Tā ir skaitā arī uz PMLP. Saprastu atbildības nodalījumu. Ja tā tad notiek ārējs mēģinājums mainīt šos datus, ārējs mēģinājums, nevis iekšējs, kurš nes atbildību iekšlietu ministrijas informācijas centrs vai PMLP? Tad atkal atbildība ir abās pusēs. Tad informācijas centra pusē būs nodrošināt to, ka šāds neautorizēts cilvēks, kuram nedrīkstēja vai nevajadzēja ļaut piekļūt, ir piekļūts līdz tai sistēmai. Tā ir tā mūsu puse, tas ir tas, ko mēs sargājam. Savukārt, ja viņš ir jau iekļuvis sistēmā, tad PMLP uzdevums būtu saprast, ko viņš tajā sistēmā ir darījis un neļaut viņam tur darīt. Pārliecinās, ka to, ja kāds maina, tad viņam ir tiesības mainīt, tad viņam ir parole, multifaktoru autentifikācija un visas pārējās šīs te jau iekšējās lietas. Tad mēs sargājam šo te perimetru, nelaižam iekšā, lai viņš vispār uzzina, ka šāda sistēma ir, un nelaižam šajā sistēmā iekšā. Savukārt to, kā aizsargāt pašu sistēmas līmenī, tas jau ir PMLP kolēģu atbildība. To, prāt, tad Rozkundze dzirdēt, kā jūs nodrošināt, lai netiktu nedz ārēji, nedz iekšēji negodprātīgi mainīti ieraksti. Katrai informācijas sistēmai, par katru informācijas sistēmu ir normatīvi akti. Kas drīkst ar šo informācijas sistēmu strādāt? Kas drīkst strādāt tādā ziņā, ka tikai
kurš kaut kādas darbības var veikt. Ja? Nu, piemēram, saistībā ar uzturēšanās atļauju apakšsistēmu, kur ir visas uzturēšanās atļaujas, šeit var strādāt un mainīt datus tikai PMLP darbinieki. Tikai un vienīgi. Neviens ārējais darbinieks to, neviens ārējais nevar kaut ko mainīt. Katram ir savs šis te amata apraksts, viņiem ir viss noteikts, ko viņi drīkst, ko viņi nedrīkst. Piemēram, es nedrīkstu, jo tāpēc man nav tādas tiesības, ja, es esmu apdalīta. Bet ir daudz darbinieki, tā kā mums ir, jā, šī ir viena no pamata lietām, tad arī šādi. Bet, piemēram, ja mēs skatāmies vīzu informācijas sistēmu, tur ir arī jau konsulārās amatpersonas, tur ir robežsardzēji, kam ir tiesības ievadīt datus. Ja? Tā kā šeit katrā informācijas sistēmā mazliet ir savādāk. Un, piemēram, fizisko personu reģistrs ir atkal vēl savādāks. Ja? Piemēram, notāriem ir pilnvarojums, un viņi, piemēram, var mainīt saistībā ar laulības šķiršanu. Ja? Viņi drīkst šādas informācijas, bet viņš nevar neko citu izdarīt, jo viņam citi lauki nepadodās. Ja? Tā kā šis ir ļoti nodalīts, ko drīkst, cik daudz tiek klāt, un katram ir sava parole, ir auditācija, un tā kā viss ir izsekojams, ko katrs ir darījis pa solītim pat. Ja? Tā kā tas viss tiek kontrolēts. Bet jums šī virsuzraudzība ir pietiekami regulāri. Kāpēc es to jautāju? Es uzreiz varbūt pateikšu, ievadams gaidīgi gandrīz visu sēdi, bet mums, protams, būs atsevišķa sēde par šo jautājumu. Skaidrs, ka darkwebā iet iespējas nopirkt Latvijas dokumentus dažādu līmeņa. Un tad ir atšķirība cenrādī, vai tie dokumenti maksā, vai tie ir viltotie dokumenti, kas ir vienkārši noviltot, piemēram, pase, vai tā ir legalizēta pase. Ja, un tas cenrādis atšķirās apmēram 10 reizes, bet tāds piedāvājums ir attiecībā uz Latvijas dokumentiem. Protams, es neesmu to pārbaudījis, ja, man nav tādas tiesības pārbaudīt un veikt tādas iepirkums, ja, bet šāds piedāvājums ir sastopams, ja, kad tāda iespēja ir, un tad es gribu saprast, kā jūs nodrošināt šo drošību, vai tik tiešām kāds, kaut vai viens negodprātīgs darbinieks, neņemsim varbūt vērā šos ārējās ielaušanās riskus, bet vai nebūtu tas viens negodprātīgais darbinieks, kas šajā sarakstu nepapildina ar vienu papildus ierakstu. Kā jūs tos riskus menedžējat? Tieši jūs varbūt ļoti labi nokontrolējat visu procesu, pārbaudot visus dokumentus un tā, bet ir tas brīdis, kad datu bāzē tiek veikts tas gala ieraksts. Tieši datu bāzē, tātad būtībā pirmkārt, lai saņemtu kādu no dokumentu Latvijā, viņam ir jābūt statusam. Bet status iegūst datu bāzē? Statusu nevar datu bāzē, tātad, ja mēs runājam, piemēram, par Latvijas pilsonību, ja, tas ir lēmums, tas tiek reģistrēts arī ne tikai datu bāzē, viņam ir jābūt lēmumam, viņam ir jābūt par viņu lietai, par viņu ir jābūt diezgan lielai informācijai. Un kā mēs pārbaudām vēl papildus, ja, mēs, piemēram, mums ir pēcpārbaudas. Tātad katru gadu mums ir pēcpārbaudas izlases kārtībā, automātiski atlasās dati un tiek pārbaudīts, vai tur viss ir kārtībā. Par tādiem ierakstiem interesantiem, kas varētu būt, es pat nezinu, es pat nevaru iedomāties tādus, ka tikai kaut kur pēkšņi, tāda nav iespējams. Es vienkārši uzreiz pasaku nē. Bet tad jūs noliedzat iespēju, ka, piemēram, kāds bez izvērtēšanas procedūrām, nav nekādas iespējas, piemēram, PMLP vienam negodprātīgam darbiniekam veikt ierakstu datubāzē, ka tādai un tādai personai tiek piešķirta uzturēšanās atļauja, vai pagarināta, piemēram. Pagarināt uzturēšanās atļauju, tur atkal ir lēmums, tur ir jābūt pamatojumam, tur ir jābūt dokumentiem, tur ir jābūt lietai, tur ir... tur tas nav tāds viena cilvēka darbības. Nē, tā nav.
Bet tieši tā, tad es saprotu, nu, tas mehānisms ir šīs pēcpārbaudes, kā jūs Ir to nodrošināt. pēcpārbaudes un Jums ir kaut kāds 4 acu princips, piemēram, kad pirms tiek apstiprināti ieraksti datubāzē, ir varbūt kāds cits darbinieks citā nodaļā, kas pārskata šos ierakstus. Nē, sistēmā to nedara, dara lēmumus parakstā. Bet tieši skatoties log files datubāzē, kas aizies uz datubāzēm, šī ieraksti, ka kāds tos pārskatītu pirms gala apstiprināšanas. Tā nav, bet, lai pieņemasim, pēc tam saņemtu personu apliecinošu dokumentu, kā uzturēšanās atļauju jau, tur jau ir citi cilvēki, un viņi var pamanīt kaut kādas, ka uz šo cilvēku nav tie pārējie dokumenti, tas pārējais viss, to uzreiz viņš pamanīs, un tad ir uzreiz tālākās darbības ziņošana par aizdomīgu un tā, bet tāda mums nav. Jā, bet jums tur neliekās, ka vajadzētu kaut kā pilnveidot šo mehānismu, tīpaši arī ņemot vērā ārējās ielaušanās riskus. Tomēr mēs zinām, ka arī viens no tiem izvirzītajiem problēmu jautājumiem ir tieši saistībā ar kiberdrošību, kas ir viens no lieliem jautājumiem arī visā ģeopolitiskajā situācijā, kur lai cik kvalitatīvi nostrādāt iestāžu darbinieki, pietiek arī kaut vai ārējiem spēlētājiem tikt iekšā sistēmā, veikt šādas izmaiņas, kaut kādas lietas, varbūt arī nokopē no citām lietām, respektīvi veikt šīs izmaiņas, kas beigās jau rada kaut kādas tiesiskās sekas. Lai šo vēl varētu uzlabot un lielāka kontrole būtu, tad es atkal varētu runāt par kapacitāti. Jo, ja mums ir 12 valsts nozīmes informācijas sistēmas, ja man uz informācijas sistēmām pat uz katru nav 2 sistēmu analītiķi, kas to visu uztur, ja, tas ir risks. Un, ja ir viens kiberdrošības speciālists uz visu šo tas ir nepietiekami. Uz 12 sistēmām? Jā. Šis ir risks. Ja, šeit. Jo kāpēc to jautājumu? Saprotam, ka fizisko personu reģistrs ir bezmazliet mugurkauls attiecībā uz visām fiziskām personām valstī. Ja, tā kā te mēs runājam atkal, ka ir šie lielie uzdevumi, bet kapacitāte tam īstenībā nav. Kas ar to, un jebkuras sistēmas attīstību un uzturēšanu un šo te visādu risku analīzes un arī uz riskiem balstītu analīžu attīstību un tā. Tur ir jābūt sistēma analītiķiem, ko tas ir, kas mums ir, tas mums arī ir. Un, jā, šis ir risks un arī, piemēram, tātad, ja mēs saprotam, ka mums īstenībā vajadzētu 3 kiberdrošības speciālistus, lai to pilnībā nodrošinātu tādu pamatīgu tādu kontroli visam. Ja. Šobrīd mēs to darām ar vienu cilvēku. Tad vēl precizējot, tad šis, piemēram, attiecībā uz kiberdrošības speciālistiem, tas aiziet PMLP sadaļā, nevis iekšlietu ministrijas informācijas centra sadaļā. Jā, atkal šeit ir tas nodalījums. Jā. Tad, ja mēs skatāmies uz pašu sistēmu, tad tas ir PMLP. Ja mēs skatāmies uz to vidi, kurā tā sistēma atrodas, tas ir aparatūra, datu centri un visas pārējās tehnoloģiskās lietas, tas atkal ir informācijas centrā. Jā, tad kopumā informācijas centrā strādā vai atrodas vairāk kā 100 dažādu informācijas sistēmu. Jā, tad tas ir tas, ko mēs nodrošinām. 1000 pāri serveru, 100 sistēmas. Un no visa šī klāsta, jā, tad daļa no šiem resursiem ir PMLP sistēma darbināšanai. Tad mēs savā pusē uzraugam šo ietvaru, jā, savukārt PMLP skatās to, kas lācītiem vērā. Tad es domāju, arī izgaismojās viena problēma, kur ir pietiekami nopietna. Tātad, ja mēs tā vienkāršot uzlūkojam informācijas sistēmas vispār valstī, tā tad ir par cilvēkiem sistēma, kas ir PMLP pārziņā, ir sistēma par īpašumiem un viss, kas ir saistīts ar to, tas ir citai ministrijai un ar uzņēmumiem, un viss nodokļu uzņēmumu tā sadaļā. Šai gadījumā es sadzirdu skaidri, ka faktiski tā drošības uzraudzība ir
sauksim tā, politkorekti būtu nepieciešams pilnveidot, lai tiešām stiprināt, pilnveidot un tā, lai novērstu tos riskus, kuri tomēr pastāv, ja tiešām tiek izdarīti mākslīgi ieraksti šajā sistēmā, un ja tālāk šos ieraksts nepamanā, tam jau ir ļoti plašs seks, tā ilgtermiņā kopumā raugoties. Tur var drošības iestādes viskvalitatīvākā veidā pārbaudīt personas, bet, ja šāds ieraksts ir iespējams izdarīt, tad pēc tam kaut kas var paslīdēt garām. Tā kā jūs teicāt tur par tiem dokumentiem, tālāk viss tās reizes, kad ir bijuši kaut kādi šie te norādes un pārējais, tas vienmēr ir bijis viltus piedāvājumi vai arī viltotie dokumenti. Nekad nav bijis tāds, ka mēs varētu domāt, ka ir kaut kādas mūsu dokumentu izgatavošana. Ja, tā kā tas vienmēr tiek uzreiz pārbaudīts, jebkura informācija. Bet nekas tāds nav bijis. Respektīvi, var paņemt ar šādu zakto pastu, droši vien var paņemt kaut kādu kredītiņu vai kaut ko tam līdzīgu, bet vēlēšanās nobalsot, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nevar. Nav vēstures tā. Nav. Zaktie dokumenti parasti, vai arī viltotie, viņiem jau tiek viltoti dati arī, lai tur varbūt tas cilvēks tur būtu, bet tas uzreiz neīsts dokuments. Un tātad zaudētie dokumenti tiek ievadīti nederīgo dokumentu reģistrā arī. Un tas ir tātad arī robežsardzē un citām institūcijām ir pieejama šī informācija. Jā. Jo arī, kad nāk saņemt jaunu dokumentu, cilvēks, viņam nav uz rokas vecais dokuments, tādā gadījumā, kur viņš ir, kur tu esi licis, kur tu esi zaudējis, un tad tas nozīmē, ka mēs visus šos te nederīgos dokumentus, visi tiek ievadīti nederīgo dokumentu reģistrā. Ja tādu numuru kaut kur parādās, tad tas ir... Par dokumentiem mums būs vēl atsevišķi, bet vismaz sadzirdēju attiecībā uz šo datu bāzes pusi par to, kā šobrīd ir uzkonstruēts un kur ir varbūt tās lietas, par ko aizdomāties arī tiešām tas varbūt 4 acis princips attiecībā uz ierakstu izdarīšanu. Tas arī ir tāda lieta, ko būtu vērts apsvērt tieši tajā brīdī, kad tie dati tiek ievadīti datubāzē. Papildus sloks, papildus kapacitāti, lūdzu, uzreiz aprēķinājam. Tas prasa, jebkuram, otrais ir, lai paskatītos, vai tur viss ir pareizi, tam otram cilvēkam ir atkal jāsāk viss. Tas nozīmē, ar vienu lietu darbojas 2 cilvēki, 2 reizes. Tāpēc ir ierēģi, kas atbild par savu darbu no A līdz Z. Un ja viņš ir kaut ko nodarījis, tādā gadījumā par to ir atbildība. Es uzskatu, ka ierēdnim ir jāatbild par to, ko viņš dara. Uz to mēs arī ejam, lai kaut kādā veidā ar savu kapacitāti tiktu galā. Cilvēkam ir, mēs ejam tādā virzienā, ka darbinieks, kvalificēts darbinieks pieņem lēmumu. Viņu nepārbauda. Ja? Tā ir normālā situācija. Šī gadījumā ar uzturēšanās atļauju būs vēl pašas kartiņas izsniedzot, vienalga būs cits cilvēks un to skatīsies. Ja? Bet lēmumu pieņem viens cilvēks. Tas ir tāds pareizais gājiens uz nākotni, lai ekonomētu resursus. Dažādās institūcijās dažādi prakses, bet Dirnevičs kungs. Sakiet, lūdzu, vai ir bijis kāds negodprātīgs ieraksts jūsu datu bāzē, statistika? Man nav zināms. Mums ir bijusi kādreiz ļoti sen šī te viena krimināllieta, kas ir bijis pārvaldē, bet tas bija ļoti sen. Un tagad es šādi nav. Jā, kļūdās. Tātad, ko katru naktī iet pat skripts, kas pārbauda fizisko personu reģistrā kļūdas. Biežākā kļūda ir Latvijas pilsonīm, blakus ir
klasifikātoru Liberija. Un šis ir momentiņš, kur nokļūdās, ja, kas otrā dienā tiek uzreiz sakārtots. Bet, būtībā, ja ir kļūdas tādas, ka ir tāds klasifikators ar kādu, piemēram, iemeslu uzturēšanās atļaujas, vai tas ir, es nezinu, tur ir dažādi iemesli, ir nokļūdīts ar iemeslu datu bāzē, bet tas nemaina šo te būtību, lēmums ir pareizs, tikai tāda. Bet neviena būtiska kļūda tāda. Vēsturiski ir bijušie gadījumi ar viltotām pasēm. Tas bija ļoti sen. Kaut kādi 10 gadu vismaz. Bet daudz vairāk, 15. Tas nenozīmē, ka vajag kaut kādas kļūdas pieļaut uz priekšu, tāpēc arī tiešām vēršam uzmanību. Vai komisijas deputātiem vēl ir jautājumi pie šodienas tēmas? Man ir vēl viens, kas bija it kā par to, vai tie dati tiek dzēsti. Un tas gan auditācijas dati, gan arī pašu personu dati netiek dzēsti no fizisko personu reģistrā. Kaut vai arī persona ir aizbraukusi, dati saglabājas, viņš vienīgi ir pasīvs. Ja cilvēks ir mīris, arī dati saglabājas. Ja? Izņemot, dati tiek dzēsti no vīzu informācijas sistēmas, to nosaka regula. Vīzu informācijas sistēmā dati dzēšās pēc 5 gadiem. Tas ir obligāti, un tas ir atkal elektroniski viss sakārtots, kur cilvēki to paši nedara, to dara sistēma. Tad pēc 5 gadiem datiem ir jābūt izdzēstiem. Neizdzēsīsim, būs pārkāpums. Viens gan nebija atbildēts vēl no tiem, kas bija uzdots par to, kā nodalās ārvalstniekiem izsniegtie personas kodi no Latvijas pilsoņiem izsniegtiem personas kodiem. Tātad kādreiz mums bija dažādi tie personas kodi, kur otrā puse sākās tur ar 146 laikam. Šobrīd personas kodi tiek ģenerēti automātiski, visiem vienādi. Tā kā pēc personas kodiem nevar atšķirt, vai tas ir ārzemnieks, vai tas ir Latvijas pilsonis. Paldies. Tā, labi, kolēģi. Tad paldies visiem klātesošiem uzaicinātiem. Tad mums nākamā komisijas sēde ir ieplānota nākamās nedēļas otrdienā 14:00 šeit, pareizi es atceros, saistībā ar nelegālo migrāciju. Paldies!